Kas mums šodien notiek? Šis ir dzejnieces. Tā ir vienīgā, jā, kas ir šis cilvēks. Kā dzejnieces sauc? Miera. Ieskojiet Instagramā! Veries manās acīs dziļi, kad tajās sarkans atspīd riets. Vai redzi tajā tālās bļavas, kur uzplaukt vari katrs zieds? Veries manās acīs dziļi, kā dziļi upes dzelmēs smilts. Pat vissaltākais no vējiem neskars to, kas tajās silts. Veries manās acīs dziļi un redzi tajās sevi pats. Pasaule tikai atspulgs tam, kas tevī spulgojās. Wow! Wow! Ņem mani mūžība, ņem mani sev līdz. Visu, līdz pēdējai saujai. Miesu, kas no pīšļa par pīšļiem, izkaisiet lūdzu gaujā. Sveces liesmas, miers pār mani, un mākoņi paverās sausteru dzīti. Mirklī vis apklust, zvana vien zvani, cel mani gaisma, es ceļos tev krītu. Esmu izrakstījusi sevi visu, un tu vari lasīt mani kā vēlies. Es atstāju daļu dvēseles uz šīs niecīgās papīra strēmeles. Un tas arī viss. Man nav vairs vārdu, ko rakstīt par visām tām sapņainām naktīm, kad pilnmēnes mūsu liecinieks bija, kā zvaigžņu lietu siltā vasarā lija par mums. Sveiki! No meitenes, stāstiet, kā jums patika? Bija ļoti skaisti, man nav vārdu, bet man ir asars. Ok. Es jūs nedzirdu, varat skaļāk? Es nevaru parunāt skaļāk, man balss ir ciet. Nu, viņi teica, ka viņi man piekrīt. Piekrīt, kā? Mani vārdi ir ļoti skaisti. Ok. Mrs. Emma? What do you think? Man ļoti patika. Visiem ļoti patika. Jā. Man ļoti patīk, man ļoti patīk, kad kopā ir izdomājusi pavadījumu, kas ir labienas, tās bija ļoti skaistas, ļoti saskaņotas. Šie bija ļoti skaisti patīk. Es nevaru iedomāties, kas vēl būs to grāmatā. Vai jūs jau iegādājāt šo grāmatu? Vai tā ir taisnība, ka nakts jūs dod? Okay. Kā jūs sapratāt, ka dzeja ir tas, ko jūsu sirsniņai, jūsu dvēselē ļauj izpausties šeit? Tam jau novāc no kulaku. Reāli skatās. Kā es to sapratu, sajūtot, tu vienkārši dari un tu tikai jūti sosādu, laimi. Tu saproti, to garšo viens, un dzer un to garšo. Tā kā raksta dzeja, ka patīk, ka tu laimīgi. Vēl kāds jautājums? Jā. Ko jūs ieteiktu mūsdienu jaunatnei?
lasīt manu dzeju, bet vispār lasīt grāmatas. Lūdzu, šo. Jā, vispār lasīt grāmatas, bet ne tikai lasīt grāmatas, es teiktu, vispār vienkārši darīt. Svarīgākais ir darīt. Attīstīties. Darīšana. Nu, tā kā mēs daudz sapņojam, bet maz cilvēki dara. Es nezinu tādus cilvēkus, kas jūsuprāt ir svarīgākais dzīvē. Mīlestība. Nesteidzīgs dzejas vakars. Kad saule zelta jūrā rietēs un vējš sen citās briedēs skries, vēl reizi dzirdēt tavus vārdus, pirms izdziest mūsu apskāviens. Pirms dodies prom pa piena ceļu, kur zvaigznes tev pa pēdām mīs. Es gribu, lai tu mūžam zini, ka esi mirklis bezgalīgs.